Sveicināti! Šodien mēs runāsim par iekšzemes dzinējiem, kas ir viena no populārākajām siltuma mašīnām pasaulē. Man pievienojusies Darja, mana kolēģe. Viņa pastāstīs, kā darbojas iekšzemes dzinējs. Iekšzemes dzinējs darbojas siltuma mašīnas modeli, kura ir trīs galvenie elementi – sildītais, darba viela un dzēsētājs. Vai tu zini, kas no tiem trim ir sildītais? Darba vielas un dzēsētājs. Jā, protams, sildītājs šajā gadījumā ir degviela, piemēram, benzīns vai dīzeļdegviela, kas tiek sadegta cilindros, radot siltumu. Kad degviela deg, tā rada siltumu, kas paplašina darba vielu, parasti gaisa un degvielas maisījumi. Šī paplašināšanās izraisa virzuļa kustību, kas savukārt pārvēršas mehāniskajā enerģijā. Tās izklausās interesanti. Un kāds ir dzēsētājs šajā procesā? Dzēsētājs ir elements, kas atņem siltumu. Tas parasti ir izplūdes gāzes, kas tiek izvadītas no dzinēja, palīdzot regulēt temperatūru un uzlabot dzinēja efektivitāti. Labi, un tagad par iekšzemes dzinēju praktiskā pielietojuma. Galvenie piemēri ir automobili un motocikli. Piemēram, automobili, kā degviela, benzīns un dīzeļdegvielas. Sadedzinot cilindrus, dzinējs rada mehānisku spēku, kas tiek izmantot transportalizēšana kustībai. Pēc dadegšanas izplūdes sistēmā izvada degšanas atlikumu, izplūdes gāzes. Iekšzemes dzinēji ir pamattehnoloģijas, kas tiek izmantota visu benzīna un dīzeļa automobīlus, veicinot to plašu izplatību visā pasaulē. Otrais piemērs ir motocikli. Dzinējs darbojas uz līdzekļa principa, nodrošinot jaudu nelieliem transporta līdzekļiem. Sporta motocikli, kā arī ikdienas motoroleri, ir aprīkoti ar iekšzemes dzinējiem, kas nodrošina ātru un efektīvu pārvietošanos. Bet kādas ir šī dzinēja priekšrocības un trūkumi salīdzinājumā ar elektriskajiem dzinējiem? Iekšzemes dzinējiem ir priekšrocības, piemēram, augstāka jauda un garāks darbības diapazons. Tie ir viegli uzpildāmi un viegli vien lētāki nekā elektriskie dzinēji. Taču tiem ir arī trūkumi, piemēram, augstākas emisijas un zemāka efektivitāte. Elektriskie dzinēji ir klusāki un nodrošina tīrāku darbību, bet, kā mēs redzam, tiem ir ierobežota uzlādes infrastruktūra un akumulātoru kapacitāte. Tieši tā, katram dzinēja tipam ir savas priekšrocības un trūkumi, un izvēle ir atkarīga no lietotāja vajadzībām un apstākļiem. Paldies par uzmanību! Šodien mēs uzzinājām daudz par iekšzemes dzinējiem un to darbību. Ceru, ka mūsu skatītāji guva jaunu izpratni par šo interesanto tēmu. Paldies par to, ka skatījāties! Uzredzēšanos nākamajos video, kur mēs turpināsim izpētīt siltuma mašīnas un to ietekmi uz ikdienu. Ir klusāki un nodrošina tīrāku darbību, bet, kā mēs redzam, tiem ir ierobežu. Paldies par to, ka skatījāties! Uzredzēšanos nākamajos videos. Iekšzemes dzinēji ir priekšrocības, piemēram, augstāka jauda un garāks. Jā, protams, šildītājs.